Labdien! Šodien izliksim taro prognozīt 2024. gadam jaunavām. Tātad šis mums ir garais gads, tātad būs tāds karmisks, katram pēc nopelniem, kā es saku. Ja mēs būsim bijuši labi un nebūsim darījuši iepriekšējos gadus kādam pāri un dzīvojuši pēc savas sirdsapziņas, godu un apziņas, tad viss būs kārtībā. Ja būsim tā kā pagrēkojuši, tad šogad būs tas gads, ka mums viss tā nāks atpakaļ. Un tā tad šo prognozīt skatāmies pēc sava horoskopa zīmes, jeb saules zīmes. Tātad, ja mēs esam dzimuši augusta beigās līdz septembrim, tad mēs esam jaunavas. To mēs varam atrast Googlē, uzliekot savu dzimšanas dienas datumu un paprasot, kāds ir jūsu saules zīme. Tātad, un skatīsimies pēc astroloģiskajām 12 mājām, jeb 12 dzīves sfērām. Un tad, kas mums būs 2024. gadā jaunavām? Nu ko, sākam jaunavas. Priekš jums izliksim 12 par 12 mājām, jā? Tātad. Tā kārts arī nāk ārā. Gribu kaut ko jums pateikt. Tā bišķiņa augstāk, lai varam salikt, lai jums ir pārredzams. Tātad izliksim 12 mājas un tad sākšu stāstīt jums pa vienai, ko katra māja nozīmē un kas rādās mums jaunavām 2024. gadam. Nu tālūk, esam izlikuši, ja? Nu lūk, varam sākt. Tātad, pirmā māja, tā mums ir es kā cilvēks, mana personība, mans izskats, kā es izturos. Nu, šeit jums ir tiesa. Un tiesa tā ir tāda transformācijas pārmaiņu kārts, kā mēs redzam. Tā kā viss kaut kas no jauna. Tas nozīmē tā, ka principā šogad jaunavas gribēs transformēties, jeb arī ārēji mainīties. Vai nu tas būs paša iniciatīva, vai kaut kas liks no malas. Nu šeit ir diezgan tādas krasas pārmaiņas, varētu būt gan vizuālās, gan garīgās, gan iekšējās. Nu jā, tāds gribēsies tā kā visu sākt, kā teikt, no baltas lapas. Vai tās būs jaunas diētas, vai tā būs vienkārši no gaišiem uz tumšiem matu krāsas. Nu, tādas krasas tās pārmaiņas. Vai atkal kaut kas būs, kaut kas nepatiks sevī un gribēsies pilnīgi, tā kā mainīt. Ka tā sapratīs, ka tāds attiecībā uz sevi, uz savu izturēšanos izskata, ka kaut kas šogad ir jāmaina, ka tā vairs nevar turpināt. Otrā māja, tā mums ir ienākumi, mana nauda, mani īpašumi, un šeit mēs redzam, ka mums ir zobenu dūzis. Un zobenu dūzis, tad tas ir tāds, es eju, tā kā sauklis, es eju uz pārmaiņām. Visums dod spēku un enerģiju. Tā kā uzvara, triumfs, bet tādā diezgan tādā, asā veidā, ne asā veidā, bet tā kā augstākie spēki šogad jums dos visādas iespējas mainīt, jeb kaut ko tā, jo tas ir tomēr zobens, tad tāda enerģētiski, stipra kārts un varētu teikt jaunas idejas, jauni plāni, jaunas ambīcijas attiecībā uz pelnīšanas metodēm.
Nu, šeit būs, un viss arī, protams, to, ko jūs vēlēsieties, principā vajadzētu realizēties, jo jūsu, kā teikt, iespējas sakritīs ar augstākajiem spēkiem, un būs iespējas mainīt gan darbu, gan pāriet uz citu amatu, nu, tāds karjeras kārts tāda, nu, ka jums būs iespēja nopelnīt vai mainīt kaut ko. Tā kā, ja esat ieplānojuši, tad droši lūkojieties sludinājumos darba un aiziet. Vai cik interesanti. Nākamā mums ir 3. māja, tas ir brāļus, māsas parāda, kaimiņus, īslaicīgus ceļojums, autolietas, apmācības. Un šeit mums ir kausu dūzis. No vienas puses, kā mēs redzam, tas ir jauns sākums, tā kā enerģija, jauna, tā kā, tāds, bet te pašā laikā varētu teikt, ja pirms tam ir bijuši kaut kāds konflikts situācijas ar brāļiem, māsām, kaimiņiem vai kaut kas par autolietām, jo tā ir tomēr tāda emocionālā kārts, kā mēs redzam, šeit mums ir iesaistīti tieši bēži un ģimene. Nu, tas tā kā vairāk es uz brāļiem un māsām un tuvajiem radiem kaut kas ir bijis, nav bijis tā kā attiecībās līdz šim kaut kas tāds, nu, kas jums ir līdz emocionāli tomēr uztraukties, tad šis ir tas gads, kad jūs sakārtosiet arī šīs krīzes situācijas, jeb attiecības, ja bijuši kaut kādi skandāli vai vienkārši sastrīdējušies, tad šis būs tas gads, kad viss tiks sakārtots tā pozitīvi. Nākošā māja mums ir ģimene, dzimta, jeb īpašuma vai vieta vienkārši, kur mēs dzīvojam. Un šeit ir mums šī kārts, ja, parāda monētu bruņinieks, viņš parāda, ka šeit, piemēram, ja iet runa par attiecībām, tad varbūt šitas ir tāds, ģimeniskām tādām lietām, ja, jo šeit mēs redzam Saturns, tad varbūt tādas karmiskas attiecības var izveidoties vai vienkārši tiks ievērots tradīcijas esošā ģimenē, ja mēs jau esam ģimene. Varbūt tāds finansiāla peļņa, vai varbūt brauciens, kas saistīts ar peļņas gūšanu, un lai mēs varam, piemēram, nomainīt dzīvokli vai izremontēt. Kaut ko gribam mainīt. Tas šogad tādas ļoti labas iespējas ir, ja, bet viss jādara tā saplānoti, soli pa solim. Tā likuma ietvaros, protams, arī viss tas ir jādara, varbūt tieši kāds gribēs veidot ģimeni, tā kā ja līdz šim ir bijušas tādas brīvās attiecības, tad gribēsies, tomēr pēc Saturna tas ir tā kā jābūt, veidot laulību, tur, kaut kā, viss, kas saistīts vai atkal tieši noformēt savu īpašumu, gribēsies, un var arī mainīt, jo būs arī nauda un iespējas. Nākamā mums ir 5. māja, tas ir tāda romantika, hobijs, bērni šeit, viss, kas iet caur sirdi. Un šeit mums ir 7 zobens. Šī kārts parāda, ka būs tāds savu veidu, tāds nedaudz meli, tā kā kaut kāds kauns varbūt, kad draugi var izrādīties ienaidnieki, ja? Kā teikt, viss tāds nedaudz ar tādu viltībiņu, jo vajag kaut kādās savās lietās varbūt izdarīt pauzi, ja kaut ko jūtat, ka kaut kas tāds, kaut kas, es saku, visu viņu tādu vairāk, tādu krāpnieciski, tādu redzam, kad vīrietis tā klusām kaut ko nes prom. Tāda var būt savu veidu kaut kas, tāds neskaidrības šajo jautājumos, vai varbūt tikpat labi atklāties, ka bērni jums kaut ko nestāsta līdz galam, ja mēs skatāmies, tādā rakursā, tad
vai vienkārši, ja jūs, piemēram, caur hobiju, pelnat naudu vai ko, tad jums ir jāuzmanās no saviem sadarbības partneriem arī. Un tādā veidā tāda bišķi, šis tāda interesanta, tā 5. māja jums būs jaunavām. Nākošā mums ir 6. māja, jeb saucamā darba māja, veselības māja. Un šeit mums parādās taisnīgums tāds. Taisnīgums tas ir tā pēc mūsu ieguldītā iepriekš. Mums šogad tagad tiks dots tas, ko mēs iepriekšējos gadus esam sapelnījuši, vai ar pluszīmi, vai ar mīnuszīmi, to jau rādīs katram dzīve. Jo šis tāds, tā kā pozitīvs risinājums arī, ja kaut kas juridiski nav bijis sakārtojams vai sakārtojies, tad šeit varētu parādīties, tāds arī redzam Venēra patronēs šai kārtī, kad viss būs tā, kā tam ir jābūt, pēc godīguma principa. Ja mēs esam līdz šim ieguldījušies darbā, tad mums ir iespējas uz paaugstinājumu, mums ir iespējas kaut kur kāpt profesionalitāti savu celt. Kad viss notiks tā pēc procedūrām, tā kā tam jābūt. Juridiskie dokumenti arī zem šīs kārtas parādās, un līdz ar to arī varētu sakārtoties, ja kaut kas vēl nav sakārtojies. Nākamā 7. māja mums ir partneru māja, laulības un partnerattiecības. Tas ir mūsu vīrs, sieva, darba kolēģi šeit arī, kā arī tiesu lietas un tādas. Un šeit mums ir izkrīt kārtas pasaule. Šeit mēs redzam, ka viss būs ļoti labi, jo šeit mums ir visu 4 enerģiju atbalstu, un kā mēs redzam, ka šis būs tāds, varētu teikt, kad attiecībā uz ģimeni, uz attiecībām, pretējo dzimumu, mēs būsim tādi apmierināti gan ar to, kas mums ir atkal redzēt šeit Saturns, ka viss ritēs tādu savu gaitu, tā tradīcijas ievērojot, kad viss tāds, veiksmīgi, tāds, viss ieturēts, viss tāds, tā kā pelnīta atliedzība šeit ar lielu plusu, jo, kā mēs runājam, šeit arī var būt laulības noslēgts, jo Saturns tas ir tāds zīmogs pasē, Tātad, ja par šo domā jaunavas, tad droši uz priekšu. Nākošā mums ir 8. māja, jeb citu nauda, citu īpašumu, lielie kredīti, tā kā krīzes māja. Tad šeit mēs redzam, mums ļoti tāda pozitīva kārtas ir, un šeit mēs redzam, ka šajās lietās būs tā kā viss kārtībā, cilvēks būs, arī kā šeit redzam, ja mums partneri attiecībās ir viss kārtībā, tad arī partneri naudām un viss tāds, vienīgais vēl mēs varam sasaistīt šās mājas, šitās divas, tā kā ja mums vajag kredītus jaunavām priekš jaunas dzīvesvietas iegādes, tad droši, jo šeit būs, tāds emocionālais piepildījums un ka šeit būs iespējas, ja mēs vēlamies ņemt kredītu, jo arī šeit mēs savienojam ar 2. māju, kad mums tā kā augstākie spēki ir mūsu pusē un mums būs visas iespējas. Nākošā māja mums ir 9. jeb reliģijas māja. Tas ir tādi ceļojumi lielie, tas ir tālajām zemēm augstākā izglītība. Un šeit mums ir zižļu zobens. Šeit mēs arī varam redzēt, kad ir jauns sākums, labas ziņas. Šeit tāds, atbalsts atkal no augstākajiem spēkiem. Varbūt mēs pieņemsim, vai sapratīsim, zem kādas reliģijas mēs gribam dzīvot, vai mainīsies mūsu reliģiskie uzskati tādā pozitīvā ziņā. Jebkurā gadījumā arī ceļojumi izskatās diezgan daudz, tīpaši te vēl strelnieks ir patronese šai kārtī, ka būs tādas iespējas, šeit viss tā, ja vēlamies augstāko izglītību iegūt, viss tāds, visam tam mums ir jaunavām šogad zaļā gaisma.
Nākošā kārts mums ir 10. māja, jeb augstākais sasniegums, karjera, mūža, profesija, ambīcijas. Nu, šeit mēs redzam, kad ir 3 monētas. Mums tā kā parādās. Un 3 monētas, tas ir tāda partnerības māja, ja, ka mums vajag tā kā sadarboties ar saviem apkārtējiem, tāda augšanas un attīstības kārts, varētu teikt, kad būs iespējas iemācīties savā varbūt esošā darbā kaut ko jaunu, ar kolēģu atbalstu vai vadības atbalstu, nu, tiks dotas jaunas iespējas jaunavām. Un tā kā cilvēks iegūs jaunu pieredzi, jaunu profesionalitāti un būs tā kā dzīves līmeņa uzlabošanās, kas attiecās, ja, tātad šī tāda augšanas kārta, būs iespēja augt. Nākošā mums ir 11. māja, tie ir draugi, sapņi, vēlēšanās. Nu, šeit mums ir zobenu karaliene. Un zobenu karaliene, tā mums ir tāda, zobenu karaliene, tā mums ir tāda, nu, tāda viltīga, tā kā dabū caur citu rokām visu, emociju maz. Te var būt bišķiņ jāuzmanās, kas attiecās uz saviem draugiem, jo draugi var būt, kad, nu, pirmkārt mainīsies draugu loks, jo šeit ir Urāns patronēs, ja, bet var būt tādas sāpīgas arī situācijas, nu, kad, jo šeit, kā teikt, no draugu puses un tā viss būs emociju maz, var arī kādi draugi aiziet no mūsu dzīves, nu, vienkārši mēs pārstājam komunicēt, nu, kaut kādas situācijas, tāpēc ir jābūt tādiem, ne, nu, visam, kam jāaiziet, tas ir jāpalaiž. Nākošā mums ir 12. māja, tā ir saucamā noslēpuma māja, mūsu, nu, lietas, to, ko mēs neredzam. Un šeit mums izkrīt 4 monētiņas, un šeit mēs būsim tādi nedaudz tā kā iestagnējuši, un tas attiecās vairāk tieši uz mūsu finansiālām lietām, ka baigi negribēsim ar citiem dalīties tas, kas mums ir. Tādā veidā tas varētu tulkoties, ka bišķiņ, kā mēs redzam, ka mums tiks dots šogad diezgan labi ienākumu un iespējas pelnīt, vai arī tieši caur partneriem mums būs iespējas, ja, bet mēs būsim tādi nedaudz tādi, visu gribēsim paturēt sevī, tā kā bišķiņ arī vajag padalīties un tā kā būt brīvākiem. Tad mums ir vēl tāds kārts, jeb, kā es saku, tāda gada devīze priekš jaunavām. Izvilksim, kas ir tas, kas būtu tā kā sevi jātīsta vai no, nu, kaut kādas lietas, kas mums parādīsies, kas ir tas, ko jaunavām šogad piedāvā, jeb visums tā kā. Tā, nu šeit mums ir tā kā jārāda vai jāpalaiž sava iekšējā gaisma uz āru, ja? Jo šeit mēs redzam, ka tā kā jābūt atvērtiem, kad cilvēks transformējas, tā kā stiprina sevi caur profesionalitāti, un kad tā kā pieņem visas situācijas, gan ar plusiem, gan ar mīnusiem, un kad, nu, tā kā tāda beznosacījumu mīlestība, tā kā bez noteikumiem, nu, jābūt tādiem atvērtiem, gaišiem, jāpalaiž tā kā no sevis tāds pozitīvisms. Nu, tālūk, jaunavas, tāds būs jūsu 2024. gads. Paldies!